Labdien, cienījamie skatītāji! No 2. decembra Līvānu novada doma sāka pabalsta izmaksu Ziemassvētkos, kā jau katru gadu to dara, 1. un 2. grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un politiski represētajām personām. Tātad pabalstu jūs varat saņemt pašvaldībā no 2. decembra, un pabalsta apmērs ir 30 eiro. Vēl šajā nedēļā trešdien biedrībā Baltā māja notiks invalīdu dienai veltīts pasākums, un tā laikā tiks atklāta gan izstāde, gan arī prezentētas tādi informatīvi materiāli par vides pieejamību Līvānos. Un šī pasākuma sākums trešdien, 10:00. Trešdienas pievakarē Jauniešu iniciatīvu centrā Kvartāls, kārtējā galda tenisa kārta, tās sākums 18:30. Savukārt sestdien Kvartālā notiks arī Novusa un Dambretes sacensības. Vēl šajā trešdienā, kā ierasts, pieņem deputāti, un šonedēļ deputāte Ināra Kalvāne, tātad trešdien no 9:00 līdz 12:00. Savukārt ceturtdien, tas ir jau 4. decembris, biedrībā Baltā māja notiks atklāšanas pasākums vienam no lieliem tādiem projektiem, kas ir saistīts ar mazākumtautībām mūsu novadā. Tātad šī pasākuma sākums 10:30. Savukārt piekdien Līvānos notiks ikgadējais pasākums, ko rīko valsts policija. Un šogad šis svinīgais pasākums notiks Līvānu kultūras centrā. Tajā tiks sveikti un godināti valsts policijas darbinieki, kas strādā ne tikai Līvānu iecirknī, bet arī visā bijušā Preļu rajona teritorijā. Šo piekdienu Līvānu novada domē notiks kārtējā attīstības plānošanas komisijas sēde. Savukārt piekdienas vakarā uz kārtējo lekciju cikla daļu jūs aicina Līvānu Romas katoļu draudze, un lekcija notiks Baltās mājas telpās. Lekcijas tēma ir rīcība ticībā, un tās sākums 18:00 piekdien. Savukārt sestdien atkal Latgales Mākslas un amatniecības centrā notiks kārtējā cepuru veidošanas darbnīca. Šoreiz tajā kā viesmāksliniece, savu meistara klases sniegs māksliniece Dace Rudzīte, un būs gan cepuru izgatavošanas meistara klase, gan arī izpārdošana. Un pasākuma sākums sestdien 11:00, tātad nāciet ar visām ģimenēm. Savukārt svētdien ģimenes tiek aicināts uz 2. adventas koncertu uzvedumu Pa saulītei es dzīvoju, kas notiks Līvānu kultūras centrā, un visiem ir ieeja brīva šajā pasākumā. Vēl painformēšu, ka šajā laika periodā ir vairākas vakances Līvānu novada pašvaldībā, un tā līdz 9. decembrim mēs aicinām pieteikties darbā būvinspektoru. Savukārt līdz pat 7. janvārim ir vakanta Līvānu kultūras centra direktora vieta. Šajā sakarībā jāsaka, ka iesniegumu par darba attiecību izbeigšanu ir uzrakstījis līdzšinējā direktora Līga Rubīne, un šobrīd uz mēnesi viņu aizvieto Terēzija Rubene, kultūras centra vadītājas amatā. Taču ir izsludināts konkurss, un cilvēki, kas redz sevī šo potenciālu, ir aicināti pieteikties uz Līvānu kultūras centra direktora amatu, tātad, kā jau teicu, līdz 7. janvārim. Vairāk informācijas jūs varat atrast portālā www.līvani.lv, lai jums veiksmīga šī nedēļa.